5. numurs labajā malā Sofija Garanča 20. un pakreiso malā ar 7. numuru Paula Linda Liniņa balsta pusargu. Komandas kapteinis Sevinžai Džafarzada un ar 5. numuru Aišana Ahmadova, 17. numurs Vusalai Hadžijevai, 23. Jelizai Ačārai. Šāds sastāvs iesācis Izlase ar laukuma centra lās daļas pārvarēšanu un arī ielaistie vārti. Nu, tur var pat laikam teikt vairāk, ka nevis azerbaidžānietis izveidoja, bet latvietis kaut kur pašas sagādāja šādu tādu dāvanu pretniecēm un arī savos vārtos. Un tā nedaudz apstājās, nedavās tālāk uz priekšu pa labo malu. Tad nevisai pārasta epizode un tikai paskatījās vienu uz otru. Tā interesanti parāda Diāna, kā izspēlēs piespēles tuvo stabu, palaiž bumbu Karlīna. Atnestā pie Garanča virzienā, kas tur uz tālo stabu atvērās, nedaudz neprecīzi bumba aizlido un tagad jau mēģinās uzsākt jaunu uzbrukumu Azerbaidžānu. Tagad nedaudz tādu primitīvāku. Cīņā, tur Anna Flakse divcīņā. Viņa nekad nav kautrējusies no divcīņām, iesaistās, nežēlo sevi, brīžiem riskē. Tagad arī sodlaukumā norientējās partneri un tādējādi arī apstājās noslēgumā Latvijas izlases uzbrukums. Noticējis sev. Diezgan Diāna vienu apspēlēja, gribēja vēl vienu, bet jā. Partnerē, jā, ieminējies jau kādī par sieviešu futbola līgu, nu tur arī par šo intensitāti laikam varam teikt, ka kad tiekas savā starpā top 4. Gotovā, kad bija izlasē, bet tagad Renāta ir bez klubā un viņa ir jāuzņem forma, jāatrod arī regulāri spēļu praksa, lai atgrieztos atpakaļ. Latvijas izlases noslēdzās, ātri bumba tika atgūta, bet šobrīd ir kaut kur laikam arī Azerbaidžānas izlases. Tuvākajā laikā nesagaidīsim mēs Eirokausus. Uz labo malu tikmēr savu saspēli novirza Azerbaidžāna. Arī tur pagaidām. Tur gaida tagad arī Auds diezgan gudri, ātri izmests. Olga Ševcova jau bija iekšā sodlaukumā ieskrējusi. Negaidīti, kā bija diezgan pietiekami daudz skatītāju, pietiekami piepildīts Jāņas Kredeļa stadions, bet atbalsts būtībā bija jūtams tikai pēdējās minūtēs, pēdējos uzbrukumos, kad tur varēja mēģināt vēl Latvijas izlase varbūt izraut uzvaru un protams, arī tās spilgti atmiņā ir palicis pagājušās sezonas Latvijas kausa fināls. Tur gan tika viss ļoti izcili saorganizēts. Arī slapjš laukums, bumba slīdena, varbūt arī ūdens lāses acīs matos un vārdsardzei nevienmēr grūti, nevienmēr viegli saorientēties konkrētajā situācijā. Pārstāve. Un neliels ieskrējiens, mājkustības, un tomēr sekoja piespēles sodlaukumā, diezgan labā augstumā, bumba lido pateicīga, bet tur tikai Zadā viņa labajā flangā arī var spēlēt, bet tagad aizgājas pa kreisi, piespēles sodlaukumā, Zečko vēl tālāk. Rikošets, pēdējā aizsardze, nospēlē precīzi Azerbaidžānā Aišana Ahmadova. Vārds turpinājumā jau Mollājeva arī nekur nesteidzās un ir bijuši šie ātrie pretuzbrukumi no Latvijas izlases spēlētājiem. Arī redzējām tādus divus diezgan īsā laika posmā, bet kaut kur šis noslēgums īsti nav bijis Latvijas izlasē. Šajos labu darbiņu aizsardzībā tagad jau Azerbaidžāna izdara. Arī pāriem bumbas kontroli. Jāsaka, mūsu pretinieces šodienas mačā tagad iespēja vārtu priekšā sitiens un bumba, diemžēl, nokļūst vārtarkam. Vārts guvusi Džafarzada, kura ikdienā spēlē Krasnodara vienībā mūsu kaimiņu valstī. Viena no dažām spēlētājiem, kuras vēl okupantu. Sardze, bet nedaudz tālāk pagaidīja, kamēr atgriežās pa pozīcijām visas spēlētājs un tagad jau no vārtiem izspēlē bumbu viesas. Kārtējā ļoti sekmīga epizodē Azerbaidžānas komandas vārdsardzēja tiešām pretinieču gan Austrija, gan Ziemeļīrija, gan Anglija. Arī Ziemeļmaķedonijā ar savām uzbrukuma līderiem īstenībā arī daudz problēmu sagaidīja Latvijas izlases aizsardzībai un arī vārdsardzei. Jā, pat divas spēlētājas ļoti interesanti, ja pirms pārtraukuma jau 45. minūtē, kas tikko ir sākusies. Maiņas var veikt veselas 7,
Plus arī, ja būs arī kompensācijas laiks, tad... Jānis izlases treneri, protams, arī izskatījās, ka plānota maiņa, par cik varēja redzēt arī, ka nebija pārsteigtas abas nomainītās futbolistas, bet tik un tā.